Papīru iegūst tātad no koka, pārstrādājot celulozi, un otra, ka papīru var iegūt arī pārstrādājot makulatūru. Tātad viena šī problēmas daļa ir tieši šī, ka izmetot makulatūru ar kopējiem atkritumiem palielinās šo te atkritumu daudzums, kas vienkārši vairo šo atkritumu daudzumu uz mūsu planētas mīļās. Otra lieta tātad ir šī saudzīga attieksme pret dabu. Pētnieki saka dažādi, tur 1 tonna makulatūras ļauj ietaupīt tur 13, citi min skaitli 19 kokus, bet ir skaidrs, ka katra savāktā makulatūra mums ļauj vairāk vai mazāk tomēr arī redzēt un ietaupīt to koku un līdz ar to šo zaļo biomasu, kas aug uz mūsu planētas. Ļoti daudz ir dažādi veidi zinātniski pētījumi ir veikti, un viens no tiem ir veikts arī dažādi veidi atkritumu izgāstuvēs, un tur ir pētīts arī, kā notiek šo atkritumu sadalīšanās. Un viens no tādiem samērā lieliem pārsteigumiem bija, ko zinātnieki konstatēja, ka pat vairāk kā 50 gadu atpakaļ izgāstuvē izmests papīrs nebija sadalījies. Tas nozīmē, ka izēja, ja teiksim, šis atkritums, kas līdz šim tika uzskatīts kā tāds, kurš sadalītos un līdz ar to nākotnē neradītu problēmu, vidē, kur viņam skābeklis nepiekļūst, viņš nesadalās. Papīra fabrikai Līgatne ir 2 tādi lielāki projekti, ar ko tieši nodarbojos. Bitīšu projekts, kā mēs to saucam, Rīgas birojos un, protams, cenšamies arī ārpus Rīgas. Piedāvājam šādas te kastītes, kas tiek izvietots un kur cilvēki un biroja darbinieki zina, ka šeit var izvietot tieši makulatūru. Otrs projekts lielais ir skolu projekts. Šajās vākšanas reizēs tiek vērtētas gan skolas, kuras visvairāk savāc makulatūru, gan arī tiek vērtēti individuāli skolēni, kurš visvairāk savāc. Tātad starp tādiem daudzumiem, ko esmu no iepriekšējiem laikiem atceros, ir ka skolēni vākuši ap 7 tonnām gadā un līdzīgi, kas principā ir diezgan tādi lieli cipari. Tātad ir visas iespējas pārspēt rekordu? Protams. Atkrituma apsaimniekotāji arī visi šķiro šo atkritumus, un makulatūra, protams, tiek atšķirota nost. Lielākā daļa atkrituma apsaimniekotāji tālāk šo makulatūru tirgo. Un šī tirgošana pamatā notiek uz Ķīnu. Rezultātā šī lielā pievienotā vērtība, kas būtu, ja šo makulatūru nevis kā izēvielu vienkārši nopārdot, bet ja mēs jau viņu paši pārstrādājam, Latvijai zūd. Mīļie latvieši, domāsim zaļi, vāksim makulatūru un ar to atbalstīsim arī Latvijas ekonomiku.